Sākam. Sveika! Man liekas, ka jā, bet ļoti sen. Nē, vai arī neesmu zinājis, ka klausos. Vispār es esmu atvērta uzzināt, kas tas tāds ir un kā tas strādā. Un tāpēc, kad prātam gribās redzēt kaut kādus faktus, ko visdrīzāk tā biorezonanse var parādīt. Nu tā, viena. Nu, redz. Tev Tā, kas bija pirms tam? Šitais bija pirms tam. Un šitais ir tagad, jā. Šitien aizgāja mazliet uz augšu, ieaktivizēja tev, šeit arī ieaktivizēja šo. Šīs tēmas tev ieaktivizēja. Šitais tev nepaspēja vēl tik strauji sakārtoties, bet pa cipariem ir mazas izmaiņas. Bet ir tas jautājums, tā kā man bija, kad es klausījos tajā savā brīdī vēl pa virsu tās tēmas. Man arī ļoti sāp galva, man arī tagad izteiktāk. Ar tiem sublimināliem kopā, jā? Ne, man arī pirms tam sāpēja, bet es viņu arī ritīgi. Tu jūti, jā? Jā. Tev varbūt ir kaut kas cits jāklausās. Lai gan šeit tev, paldies Dievam, ir labi nervu sistēmas. Ar to viss ir labi un salīdzinoši mierīgi. Un tikai šeit atkal bija zaļš un aizgāja, tāpēc, ka tā pretestība tev bija. Bet reāli tā sanāk, te tev bija, tu atnāci. Un te tu bija šī pretenzijā aizgāja pret to. Nevis pretenzijas, bet tāds, šitais nav, tur vēl tāls ceļš ejams. Tāds es tā kā uzvilkos, man prāts uzreiz gribēja kaut ko tur oponēt. Kādā ziņā pretenzijas, jo tur jau it kā viss ir pozitīvo. Man tas viss patīk, jā, bet man liekas, tas ir kā līdz mēnesim jūs tur ko. Tādā ziņā pretenzijas. Tev vēl ir ar tām tēmām jāstrādā. Jā. Tad varbūt tur kādam tā ir, bet jūs ko. Man vēl tā nav. Jā. Bet rekutēt bišķīt nostiprinājās. Šita nebija. Kādiem jā, un te kaut kur jā, un te pazuda. Viss, kas ir saistīts ar asins apgādi, ir saistīts ar to, kā tu komunicē ar apkārtējo pasauli. Arī ar sevi. Cik brīvi komunicē, cik atklāti, cik droši. Interesants. Man jau vispār patīk eksperimenti. Jā, interesants tas rezultāts, bet es viņu arī varu izskaidrot. Man gribētos pamēģināt citu to tēmu un tad pastīties, kas ar man notiekās. Jā, jo man liekas, drīzāk tā kā sāsināja viņu. Bet, jā, interesanti. Fajn.